Man kādreiz bija tā, ka es sestdienās, svētdienās atbraucu uz laukiem vai vispār kojās sēdēju un principā es biju viens pats. Un kaut kādā sakarā es izdaru mazāk nekā darbdienās, kur labi, es pieceļos no rīta, arī sestdienās, svētdienās 5, bet es strādāju un tāpat tā neiet tas darbs uz priekšu. Un viss iet lēnāk un beigās padara sliktāku pat darbu nekā tajās brīvdienās. Bet lieta tāda, ka es to salaboju un šodien es te gribu pastāstīt, kā tu vari to izdarīt. Principā ideja ir tīri vienkārši. Zini, kas ir lock-in, ja? Tas, ka tu apsēdies strādāt un ridīgi un tev ir vienīgais prātā, ka tev jāstrādā un tev ir sūdīga sociālā dzīve, sūdīga mentālā, varbūt dažreiz veselība, tāpēc, ka tu vienkārši neko citu nedari. Un jā, viens no iespējām, ko tu vari darīt svētdienās, kad tev ir vairāk laika, izmantot šo iespēju iet piedzīvojumos. Uzstād šo piedzīvojumu savā prātā, ka tā ir obligāta lieta, tas reāli tev pilnveido un tas dod tev draugus, dod tev sociālo dzīvi, uzlabos tev mentālo veselību, kas rezultēsies tajā, ka tajās darbdienās tu varēsi pastāvēt vairāk. Tu gribēsi strādāt, tāpēc, ka tad sestdienās, svētdienās atkal, ejām izmantot to, ko es esmu sastrādājis. Izmantot, varbūt smelties vairāk pieredzē un varbūt papildināt šo darbu ar zināšanām citām. Arī tā, ka tu izplāno visu, tu zini, kas tev jādara rītdien, un tu zini, kurā brīdī tev būs tas jādara, tu neizdarīsi, vai ne? Atkal būs problēmas lielākai daļai no cilvēkiem. Varbūt tev ne, bet es iesaku tev domājam izmantot šo soli, ko es tev stāstīšu to. Tev visticamāk kaut kas noņem šo uzmanību. Vai tas būs vienkārši tā kā man bija ar vecākiem runāt, vai ar brāli, ar ģimeni un socializēties, varbūt tev draugs uzrakst, vai tu ieliec kaut kādā 3 stundu zvanā ar savu meiteni. Varbūt tā sanāk, varbūt, zin kā, viss var notikt. Un ko tad tajā brīdī darīt? Kad tev, varbūt tu pat paņem telefonu un tas ir vēl sliktāk nekā socializēšanās vai kaut tam līdzīgi, tu paņem telefonu un vienkārši scrollo. Un vispār pakās visu dienu, un tad, protams, tu jūties sūdīgi, ja? Šādās situācijās tiešām ir grūti, tāpēc, ka socializēšanās, to mēs vēl varam pieskatīt pie piedzīvojumiem, bet kaut kāds TikTok scrollošana, shorti un kaut kas tam līdzīgi, nē. Tas principā nekad nav pieļaujams, ja? Un ko tu vari darīt ar to? Viena lieta ir super labi, ko es esmu dabūjis, tāpēc, ka es vienkārši nolieku telefonu citā istabā, bet to, ka tu dzirdēsi, tad man neklausīsies. Labi, vēl viena lieta, kas tev var palīdzēt sačinīt to, ka tu neskaties to TikTok visu to, ir tas, ka tu vienkārši, tā, kad tu ieeji TikTokā, ka tu eji kaut ko, es šito darīju ar lamvārdiem, ridīgi labi strādā. Tu aizēji un pēc tā, ka tu ieeji TikTokā, aizēji uztaisi 10 push-ups. Vienalga, kur tu esi vienkārši sāc darīt to, ja? Tas man palīdzēja, varbūt to pat to nedarīsi, bet es tev iesaku vienkārši paņemt un ielikt šo dzīvē, un tad tu vienkārši nevarēsi nospiest ar tiem šortiem. Ja tu gribi kaut ko noskatīties, kas tiešām ir ļoti svarīgs, kas tu redz un super, ja? Noskatīsies, ja, bet vienkārši uztaisīs 10 push-ups. Nekāda problēma, vai ne? Un tā es esmu darījis. Un tad vēl viena lieta, kas ir vēl vienkāršāk, bet tajā pašā laikā tīri sarežģīts, ir vienkārši turēt sev paškontrolē. Tev vajag noteikti, tev ir tie darbi, un tu izdari tos, un pēc tam dari to pārējo. Vienkārši iedod sev tā kā atalgojumu to. Šajā brīdī ar visu darbu un skolu tev varētu likties, ka sestdienas svētdiena ir tā kā atalgojums, tad tu vari atpūsties un kaut ko tam līdzīgi darīt. Bet es vairāk uztveru katru dienu individuāli. Kad tu izdari kaut kādas lietas un tad vakarā tev ir atalgojums. Es varēšu pagulēt gultā, padzert tēņu, parunāties. Tas, manuprāt, ir atalgojums. Jebkurā gadījumā es tev iesaku vienkārši katru dienu izveidot tādu, arī sestdienās, svētdienās, vienkārši no rīta pastrādā, padari un pēc tam atļauj sev pārējās lietas darīt. Šis ir tehnikas, ko es izmantoju, kad man ir brīvāka diena. Tā kā paņem tās, kas tev aizķērās, kas tev liekas, šis varētu tiešām noderēt, un uzsāc kaut ko mainoši. Tā kā tev ir šis video, paņem kaut ko un pamaini kaut ko. Tāpēc, ka tā tev būs progress. Tā kā paņem kaut ko, pamaini, ja tev nestrādā, nekas, ierakst komentāros, šis ir pilnīgs sūds, ja? Vai ierakst komentāros, šis rīdīgi labi strādāja, ja? Tā kā paņem to, ko tu vēlējies, iesaku arī pačakot links aprakstā, tur arī daudz noderīgas lietas, bet tas ir viss priekš šī video, tiekamies rītdien abas video, tā kā noteikti nospiedz arī no pozīcijas, un es izrīšu nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, tad liekas, viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.